Sveicam raidījumā Dzimis mežā. Mans vārds ir Artis Ozoliņš, un šodien mēs turpinām izzināt visu, kas saistīts ar mežiem. Iepriekš daudz esam runājuši gan par to, kā mežu kopt, gan koksnes izmantošanu, lai stiprinātu to vērtīgo atziņu. Labāk apsaimnieko, nevis pārdod. Taču šajā vienādojumā aiz vārda apsaimnieko slēpjas meža nozares speciālists. Kāds ir darbs meža nozarē, kas jāapgūst, lai turētu līdzi laikam, un kādi ir nākotnes profesionāļi šajā nozarē? Šo un citus aizraujošus jautājumus mums šodien palīdzēs izzināt Reinis Muižnieks, Patas Trenči meža resursu daļas vadītājs. Reini, sveiks! Labdien! Reini, kā izrādās, tu esi jau diezgan pieredzējis un ļoti vērtīgs pata darbinieks. Esi nostrādājis patā jau vairāk kā 18 gadus. Jā, taisnība par to vērtību. Tur droši vien lai spriež kolēģi un vadība, bet tu esi šeit, tad tu esi vērtīgs darbinieks. Par stāžu, jā, tie 20. jūnijā palika 18 gadi. Kāpēc tu savulaik izvēlējies darbu meža nozarē? Stāsts ir mazliet tāds amizants. Vidusskolas laikā sāku piestrādāt Patas Trenči darbnīcās, tā kā uz nepilnu slodzi. Strādāju, bija jāiet atpakaļ skolā, bet es turpināju strādāt. Pabeidzu vidusskolu, tās arī bija nostrādājis visus šos gadus, un pienāca laiks, ka bija jāiet mācīties kaut kas tālāk. Nu, redzot un saprotot to, kas bija redzēts gan mežā, gan ikdienā, izvēlējos iet uz Latvijas Lauksaimniecības universitāti, uz meža fakultāti. Mācīties par meža inženieri. Iestājos neklātienē, sāku mācīties, un, principā, jā, tā es sev piesēju tam mežam. Man šķiet, ka patiesībā tas stāsts nemaz nav tik amizants kā pamācošs, jo diezgan bieži mums šķiet, ka mēs kaut ko gribam darīt, bet tad mēs nonākam tajā nozarē un saprotam, varbūt tas bija kaut kas cits. Tavā gadījumā labs piemērs patiesībā, kā tu jau caur praktisko pusi to visu izzināji, un tad tikai vajadzēja pielikt klāt zināšanas, lai pacelt sevi jaunā līmenī. Bet kādas bija iespējams ekspektācijas versus realitāte? Laikam jau par posmu, ka tu biji noslēdzis studijas un tā kārtīgi iegāja darba gaitās. Ņemot vērā, ka man tas process bija no nulles, un tas kāpnes sākās tiešām no paša pirmā pakāpiena, tad man īstā ekspektācija pat nebija, jo es izjūtu visu, un man nebija nevienā brīdī tāda sajūta, ka tā nebija runāts vai tā taču nemācīja. Man drīzāk bija otrādi, ka man gāja teorija no aizmugures praksei. Savā ziņā labi. Sanāca mazliet, jā, savādāk. Savādāk iespējams kā citiem. Un iespējams arī tā ir bijis ļoti labi. Bet šodien parunāsim plašāk par darbu meža nozarē. Kādas ir tipiskākās profesijas, kādas mums pastāv Latvijā, ja mēs runājam tieši par mežiem? Es gribētu teikt tā, ka tā meža nozara iedalās nosacīti 4 tādās lielās apakšgrupās. Viena ir meža zinātnieki, kuri nodarbojās ar pētniecību, ar analīzi. Nākamie ir mežsaimnieki, kuri audzē mežu, un tad ir mežstrādātāji, kuri rūpējās, lai būtu, kur audzēt mežu. Zem mežsaimniekiem mēs vēl varētu palikt apakšā iespējams transportu, lai gan tas tā kā nosacīti ir mazliet kaut kas cits, taču kokvedējs un kokvedējs šoferis nav salīdzināms ar šoferi, kurš brauc no punkta A uz punktu B pa gludu ceļu. Līdz ar to viņš ir mežinieks. Un vēl šai mežstrādātāju nozarei noteikti ļoti tuva, un bez tās mēs nevaram iztikt, ir kokapstrāde. Profesijas, es pieļauju, ka zinātniekiem varbūt ir diezgan viss ok, viņiem īsti vakanču nav, un viņu profesijas tik, cik viņi izmācās, viņi pēta un pētnieki ir gana. Varbūt, ja viņi būs pārāk daudz, tad viņi sāks kauties savā starpā, kurš ir gudrāks un kuram ir taisnība, bet pieņemsim, meža apsaimniekošanā pietrūkst pilnīgi noteikti roku darba spēks, kas ir jaunaudžu kopēji, stādītāji, koku uzmērītāji, jo tas tiešām ir gana sarežģīts darbs. Ir jāiet mežā, vienalga vai ziemā, vai vasarā, vai lietu, vai sniego. Ir jāiet un ir jādara. Mums kā meža izstrādātājiem, ko pārstāvu konkrēti es, tad mums savukārt arī, varētu teikt, profesija, tā top profesija ir tehnikas operators, kokvedēja šoferis. Mežstrādes meistari kā darba vadītāji, varētu teikt, tas nav iespējams tā populārākā profesija.
Tu pieminēji tehnikas operators, man šķiet, ka tev lēnā garā parādās arī jaunas profesijas. Ir varbūt kāda profesija, ko tu esi pamanījis, kas ir parādījusies salīdzinoši nesen, bet kas varētu būt nākotnē pieprasīt? Man vienkārši uzreiz nāk prātā droni kā tehnikas pielietojums. Jā, tu pieskāries diezgan pareizi. Varbūt ne tieši par droniem, bet šobrīd ir mežā ļoti ienāk IT. Un ir tā, ka cilvēks, kurš saprot ļoti labi no meža, viņš līdz galam nesaprot to IT daļu. Savukārt pretēji, ja es piezvanu IT, uzjautāju, man vajag šādu meža lietu atrisināt, mums nemērās augstumu vai kaut kas, viņš savukārt cilvēks no otras puses nesaprot. Tā kā vajadzētu kaut kādu unikālu cilvēku, jā, kurš spēj apvienot gan mežinieku, gan IT speciālistu. Jo šobrīd visas tehnoloģijas, visas mērierīces, pilnīgi viss, tā skaitā arī tev pieminēti droni un viņa programmatūra ir IT plus mežs. Savā ziņā informācijas tehnoloģijas arī ienāk mežā, kas laikam jau ir likuma sakarīgi, jo vairāk tas attīstās, jo tas vairāk notiek. Šodien un te, un ar to ir jārēķinās, un tas padara mūs efektīvākus, un vienkārši darba ražīgums arī krietni kāpj. Tu pieminēji, ka tīpaši šajā mežu apsaimniekošanā ir nepieciešams darba rokas, kā ir ar samaksu, jo tas laikam ir pirmais jautājums, kas bieži vien meklējot darbu parādās. Cik tad beigās man samaksās par to darbu, kas jāiegulda? Diezgan droši un pārliecinoši var teikt tā, ka meža nozara ir tā nozara, kas Latvijas, jeb valsts vidēju algu pilnīgi noteikti pavelk uz augšu, nevis iestum zemē. Bet šis ir arī vienlaikus klupšanas akmens, jo cilvēki paskatās sludinājumā, ka alga 1500 eiro, jāiet mežā, tur kaut kāda zāle jāpļauj. Labi, iešu. Viņš nopļauj 1 hektāru un viņš pasaka paldies. Ja darbs ir gan sarežģīts un grūts, un kā jūs iepriekš minēju, tad ir jāiet, ir vai ziema vai vasara, ir jāiet un ir jādara. Līdz ar to alga ir varbūt cienījama, bet darbs, kas ieguldāms, principā atsver tā. Bet latviešiem ir teiciens, darbs dara darītāji, līdz ar to skaidrs, ka tu arī vari atrast to izaugsmi un arī pilnveidot noteikti sevi meža nozarē. Runājot par pilnveidi, solīti pakāpjoties atpakaļ, kāda izglītība mūsdienās ir jāapgūst, lai tu patiešām būtu kvalificēts meža speciālists? Ir tā, ka mūsu nozarē ne visās profesijās pieprasa šo speciālo meža izglītību. Kā pieņemsim, mans tikko pieminētais jaunauģu kopējs, tas ir cilvēks, kuru mēs pieņemam darbā ar atbilstošu kvalifikāciju, ar krumgrieža apliecību, bet viņam nav vajadzīga augstākā meža izglītība, pieņemsim. Viņam darba vietā veic instruktāžu, tev ir tas jāizdara un tā, izstāst darba drošību un cilvēks strādā. Bet, pieņemsim, ja ir darba vadītājs, vai taksators, vai kas tāds, tur ir bez augstākās izglītības laikam tomēr neiztikt, jo tur ir jāsaprot tas, ka tam cilvēkam jāapzinās un jāizprot pilns meža apsaimniekošanas cikls. Es šeit saklausu divas labas ziņas. Viens ir tas, ka profesionālā izglītībā ir arī praktisks pielietojums praksē, tad, ja tu apgūsti jau kaut to minimumu, darbs ir, bet, ja gribi izaugsmi, tad izglītībai arī ir vērtība, jo tu vari pakāpties tādā ziņā solīti augstāk. Taisnība, jā, jo bez izglītības īsti tev, tie pakāpieni, es domāju, ir krietni mazāk nekā tad, ja tev tā izglītība ir. Viens ir formālā izglītība, otrs ir kompetences un prasmes. Ir kādas kompetences un prasmes, kuras ir nepieciešams pilnveidot bez formālās izglītības, un iespējams šeit mēs runājam ne tikai par jauniem profesionāļiem, bet jau par visu to plašo spektru, kāds mums ir arī tie rudītie buki. Jā, un es gribētu teikt tā, ka šīs profesionālās kompetences un prasmes, tas, protams, ļoti korelē ar to, kas ir formālā izglītība. Taču, kā mācas skolā, tad mežs nav aptieka, un situācijas ir tik ļoti mainīgas, ka to tikai un vienīgi visas šīs prasmes var apgūt praktiskā ceļā. Skolā tev ieliek teoriju, un tev jāmāk ir ar viņu strādāt. Uzspēlēsim vienu spēli. Pārvērtēts, nenovērtēts. Esam sagatavojuši tev divas kartiņas. Pārvērtēts, ja tam piešķiram pārāk liela nozīme, nenovērtēts, ja tomēr tur ir kaut kas, par ko vajadzētu aizdomāties. Piespēlēšu tev ātras vārdu kombinācijas, ātras atbildes un būs šīs spēles uzvarētājs. Sākam ar pirmo profesionālā izglītība. Pārvērtēts vai nenovērtēts? Nenovērtēts. Kāpēc tā? Tādēļ, ka es uzskatu, ka jebkuram, kurš iet mežā, ir jāsaprot,
ko viņš dara un kas paliks pēc viņa un kas bija pirms viņa. Prakse mežu nozares uzņēmumā. Pārvērtēts vai nenovērtēts? Pārvērtēts. Pārvērtēts? Pārvērtēts. Tādēļ, ka no skolas atsūta pie mums apmēram uz 2 mēnešiem. Cilvēks pirmo mēnesi ir nobijies, otro mēnesi viņš vienkārši izskrien visam cauri, aiziet skolā, ko tu redzēji. Zāģi, traktoru, kaut kur bijām mežā, bet viņš, praksa ir par īsu. Viņam ir jāsāk praktiski strādāt, un tikai tad viņš var kļūt par īstu speciālistu. Ne tikai praksa, bet arī praktisks darbs. Ļoti labi. R&D, angliskais nosaukums, latviski zinātniskā izpēte un attīstība mežu nozarē. Pārvērtēt vai nenovērtēt? Nenovērtēt. Vairāk jāpievērš uzmanību? Es uzskatu, ka jā, jo joprojām meža nozarē ir daudz tevis iepriekš minētie vecie buki, kuri uzskata, ka kādreiz bija labi un tagad arī ir labi. Un visas šīs inovācijas, diemžēl, bieži mēs mēdzam ignorēt. Lai gan tās ir ļoti labas lietas, kas ir balstītas uz zinātniskiem pētījumiem un dažādiem eksperimentiem. Runājot par inovācijām, tehnoloģijas meža nozarē pārvērtētas vai nenovērtētas? Viennozīmīgi nenovērtētas, jo joprojām mēs ejam pa mežu ar kājām, joprojām mēs rakstam uz rūtiņu lapas, lai gan ir pieejami tik ļoti daudz un dažādi, ir gan lauka datori, gan droni, gan viss. Bet, kā jau mēs zinām, ka tam, kam pieķeramies, grūti palaist vaļā. Un noslēgumā, ja mēs runājam par tehnoloģijām un attīstību, bieži vien tās praktiskās iemaņas kaut kur paliek novārtā. Praktiskās iemaņas darbā ar koksni. Pārvērtētas vai nenovērtētas? Laikam teikšu, ka nenovērtētas. Vai joprojām tam ir vērtība? Joprojām tam ir vērtība. To jau mēs... Kaut vai pēc galdniecības cenām mēs varam pateikt, ka tam ir vērtība, jo labam meistaram vienmēr būs darbs. Taisni tā. Runājot par labiem meistariem, kā mēs noskaidrojam, tu jau ilgu laiku strādā Patā. Cik liela kopumā ir Pata grupa? Pata grupā šobrīd strādā vairāk kā 700 darbinieku. Bet jāsaprot tas, ka tie nav tikai meža nozares darbinieki. Ka tā ir gan kokapstrāde, gan kokmateriālu tirdzniecība, meža apsaimniekošana, grāmatvedība, Izklausās, ka tas spektrs ir diezgan plašs. Spektrs ir gana plašs. Sanāk, ka tur ir nosaktas arī visas tevis pieminētās profesijas, kuras mēs minējām ievadā. Katram ir sava vieta. Jā. Un ar ko iespējams Pata atšķirās uz pārējo meža un kokapstrādes nozares uzņēmumu fona? Tā, ka es īsti neesmu veicis konkurentu analīzi, es nemācīšu teikt, kas viņiem ir labs vai slikts, bet vienu gan es varu pateikt, ka Patā domā par darbinieku. Domā par to, lai viņš labi justos, ir jaunas automašīnas, jauni darba instrumenti, sociālās garantijas, stabils un pilnīgi pārskatāms atalgojums. Katrā ziņā par kvalitatīvu un labu darbinieku Patā cīnās. Ja šis ir uzrunājis kādu mūsu skatītāju, ja es vēlos pievienoties Pata komandai, kas man ir jādara? Kādi ir tie pirmie soļi? Droši vien pats sākums ir Pata LV. Tur ir darba iespējas, tur mēs redzam aktuālās vakances, bet ja tu neieraugi to, ko tu vēlies, tad, protams, neskumsti, atsūti savu CV, un jebkuru mēs izskatīsim, un ja būs mums saistoši, tad droši vien, ko uzrunāsim. Pašā noslēgumā pavisam īsi varbūt ir kādas kopējās tendences, kas varētu nākotnē ietekmēt jaunos profesionāļus. Es tikai minēšu, ka tās ir tehnoloģijas, jo tās ir visur, bet kāds ir tava perspektīva? Tendences varētu būt tā, ka mums ir jābūt maksimāli efektīviem. Mums ir jāspēj padarīt daudz mazākā laikā, kvalitatīvi un vairāk. Līdz ar to, tepat jau vien paliekam pie tā pašām tehnoloģijām. Viņas ir jāmāk un jāspēj izmantot, un ar viņām ir jādraudzējās. Pasaulē, kurā arvien vairāk ienāk tehnoloģijas un mākslīgais intelekts, ir prieks, Reini, no tevis dzirdēt, ka tām praktiskajām iemaņām un prasmēm un profesionālismam joprojām ir vieta un pieprasījums būs arī nākotnē. Paldies tev, Reini! Paldies! Man jums skatītāji ir ātrā mīkla. Uzmini, kas tas ir? Urbi, bet nav urbis, zāģē, bet nav zāģis, dzen, bet nav dzenis. Tas ir dzenis. Tas ir laiks testē ar dzeni. Sveiki! Mani sauc Jānis Dzens. Mana sadaļā testē ar dzeni. Testēsim auklis un trīzobu asmeņu trimerim. Galvenais šajā lietā ir aizsardzība, ievērot aizsardzību. Tāpēc vajag pareizi aprīkot sevi. Tātad liekot trīzobu asmeņu trimerim, galvenais neaizmirst, ka ir
vītnē griežās, pieskrūvējās uz otru pusi, ne tā kā visiem pārējiem. Tas ir tāpēc, lai neatskrūvētos darba laikā vaļā. Es saprotu, ka daudzi nelasot, grib uzlikt vai nomainīt kaut ko, bet cenšaties vienmēr instrukciju izlasīt. Pirms darbu uzsākšanas obligāti ievērojot drošību, tas ir jāuzliek sīksnā, trimera sīksnā. Pats galvenais arī ķiveri drošība, lai pēc tam nevajadzētu stāstīt, ka trimeri zina kā savus 3 pirkstus. Esmu gatavs darbam. Tikko notestējām 3-zobu asmeni trimerim. Savu funkcionalitāti viņš pilda. No funkcionalitātes piešķiru 4 dzeņus. Vēlētos mazdrusiņu tomēr biezāku metālu, lai varētu vēl lielākus kokus, pat varētu pateikt krūmus, trimerēt. Tikko beidzām testēt 3-zobu asmeni trimerim. Tagad mēs pāriesim pie auklas testēšanas, kas arī ir nopērkama pata koku materiālu veikalos vai arī internetā. Tātad tagad salikuši esam trimera auklas polai. Katram ražotājiem tā ir mazdrusiņ savādāka, specifiskāka, bet ir izdarīts tas. Un tagad vācam kopā visu. Un tagad iesim trimerēt. Esam notestējuši trimera auklu. Pateikšu no savu viedokļu tā, ka viņi priekš manīm mazdrusiņ pat cietu, bet toties zāli ļaus labi. Bet tur, kur krūmi vai kaut kāda pie žoga varētu būt, kad plīsīs ātrāk nekā mīkstākas. Tāpēc es iedošu tikai 4 dzeņus par šo auklu. Šodien esmu notestējis asmeni trimerim un arī auklu trimerim. No maksimālā 10 dzeņiem viņi ir saņēmuši 8 dzeņus. Uzskatu, ka savā kategorijā viņi atbilst cenai un kvalitātei. 3-zobu asmenis trimerim maksā 3,34, aukla 100 metri maksā 6,61 un aukla 15 metri maksā €52. Vēlreiz atgādināšu, ka ir nopērkama pata koku materiālu veikalos, kā arī pata internetu veikalā. Pirmā sezona testējā ar dzeni ir noslēgusies. Paldies, ka skatījāties! Pagaidām tā! Čau visiem! Ar jums atkal Kristiāna un šodien izgatavo pats sērijās turpinam praktiski pielietot jau iepriekš testētos dzeņu instrumentus un šoreiz izgatavosim beņķīti. Pirms mēs sākam izgatavot beņķīti, mēs arī viņu apkrāsosim tā, lai viņš būtu tādā smukā, tumša brūnā krāsā. Un tad, ar ko mēs sāksim, tad uzvilksim arī cimdus pie viena, lai nesaķēpētos. Un taisim vaļā jau arī mūsu beicīti. Sākumā mazliet arī apmaisam. Tagad, kad beicīti mums jau ir samaisīti, tad ķeramies klāt un sākam krāsot. Mercējam pavisam mazliet. Un tad jau lēnītēm uzklājam arī tādā diezgan plānā kārtiņā virsū dēlim.
Tad, kad visi dēļi jau ir apbeicēti, tad ir jāpagaida aptuveni 20-30 minūtes, bet tas ir ļoti atkarīgs no ražotāja. Tagad, kad esam pagaidījuši tās 20 minūtes, tad varam jau sākt lēnām slaucīt to dēli, lai atbrīvotos no liekās krāsas, kura nav iesūkusies iekšā. To daram ļoti rūpīgi, vienkārši ar savu lupatiņu ejam pāri. Galvenais jāatceras tas, ka šo procesu visu beidzam. Nekādā gadījumā lupatiņu nevar kaut kur vienkārši nomest un atstāt, jo viņi var īstenībā aizdegties. Tā kā procesam jāpieiet diezgan nopietni. Tad, kad esam dēlīti apslaucījuši, šķiet tīri viss forši, liekam vienkārši maliņā un tā ņemam nākamo. Nu, tad jau ir pienākusi nākamā diena, jo kopš uzklājām lineļas beidzas ir pagājušas 24 stundas, kā arī norādīts iepakojumu, lai dēļi pilnībā paspētu mums izžūt. Un tad jau sāksim tagad visu skrūvēt kopā. Sāksim, ka paņemsim pirmos dēļus. Man te ir uzrakstīti arī cipariņi, lai es labāk orientētos. Jūs tāpat varat izdarīt. Un tad veidosim paša šīta beņķīša karkasu. Lūk, mums pirmais karkas jau ir uztaisīts rāmis, un šādi te uztaisam vēl vienu tieši tādu pašu, šo pagaidām noliekam maliņā. Tad šādi te, lūk, mums ir pamatiņš izveidots, 2 šādi te. Un kas mums vēl ir jāizdara priekš pamata, ir jāpaņem 2 tādi īsāki dēlīši un jāpieliek šādi te apakšā klāt, jo attiecīgi pie šīs te maliņas stiprināsies mūsu vēl 2 dēļi, kas ies beņķītim pāri. Nu, tad sākam. Tad lūk, šādi te mums viens ir pieskrūvēts dēlīts klāt augšaņai, un tāpat arī izdarīsim otrā pusītē. Tagad, kad mums jau šie te 2 dēļi ir pieskrūvēti kopā, viss, ko atliek izdarīt, ir paņemt augšējos dēļus un šādi te piestiprināt klāt. Lūk, šādi. Nu, un mūsu skaistais beņķītis ir gatavs. Neskaitot to, ka ir jāuzgaida 24 stundas pēc tā lakošanas, kopumā saskrūvēt ir ļoti vienkārši un ātri un neaizņem daudz laika, un šādi te lūk varam izmantot jebkurās svinībās vai vienkārši ikdienās mājās. Tā, nu, lūk, pirmā sezona mums jau ir gandrīz vai noslēgusies, un te varam aplūkot, ko mēs esam izgatavojuši pa visu sezonu. Attiecīgi sēžu uz pagatavotā beņķīša, blakus man ir galdiņš, spēle, pakāpiens, plauktiņš, kā arī puķpods. Un, ja tev ir kaut kāda interese, ko tu vēlētos, lai mēs izgatavotu arī nākamajā sezonā, tad droši rakstus izgatavo @patu.lv, kā arī skaties mūsu YouTube kanālā. Čau!